Labdiena! Labdien, Ilze! Sveiks, Uģi! Šodien mēs esam šeit tādā jaunā formātā, jaunā izskatā, jaunā redzējumā. Kas mēs tad esam, Ilze? Mēs, Uģi, esam Jelgavas apkaimes biedrība Jelgavas līnijas. Var teikt, ka mums ir gadiņš, bet pazīstami mēs esam gandrīz 2 gadus, jo tā ideja par biedrību nemaz tā uzreiz neradās. Viņa ilgi nāca, jā. Ja, jo visi ir ļoti aizņemti, kā tu zini. Bet patiesībā jau iedzīvotāji paši ar savām iniciatīvām, bet plosoties pa vienam, mūsos arī radīja to sajūtu, ka un mēs saņēmām to foršo padomu, ka kopā ir spēks un ka tikai kopā kaut kādas problēmas vai jautājumus var risināt. Un tāpēc ir jādibinās un jāpārtop par kaut ko lielāku. Un tā mēs 2023. gada 15. novembrī dibinājām biedrību Jelgavas līnijas. Apkaimes biedrība Jelgavas līnijas, jo Jelgavā ir tādas 6 līnijas, vesela liela apkaime, viena no lielākām apkaimēm, un tagad šai apkaimē ir sava apkaimes biedrība. Jā, un tur arī ietilps visas paralēlās ielas, jo dažkārt cilvēki uzreiz domā, ka mēs esam tikai līnijas, un vispārējie tur nepieskaitās, bet tā nu nav. Ir, jā, visi kopā, kas ir apkaime, tie ir mūsējie. Jā. Šobrīd gads pēc gada esam jau 167 biedri. Tas ir, es domāju, ļoti daudz. Pēc manas pieejamās informācijas mēs esam viena no lielākajām Jelgavas biedrībām. Biedru skaits nemitīgi aug. Vismaz nedēļā kāds jauns biedrs piesakās. Mums ir mājaslapa Jelgavas līnijas LV, kurā ir visi aktualitātes jaunumi, ko mēs darām, var uzzināt, un tur arī ir iestāšanās forma. Biedru naudas nav, tas ir ļoti pozitīvi, jo parasti viss prasa, cik maksās, jā, cik maksās. Nemaksās neko, viss atkarīgs no tā, cik katrs grib iesaistīties. Jo mēs būsim vairāk, jo mēs būsim stiprāki, jo mēs būsim lielāki, jo mūs vairāk redzēs, dzirdēs un atpazīs. Pa gadu, ko mēs esam izdarījuši? Mēs esam apciemojuši pilsētas domi, pilsētas saimniecību, ūdensvadu, vides dienestu, aktualizējuši dažādas tēmas un uzrakstījuši ļoti daudz vēstules. Jā. Esam aktualizējuši mūsu apkaimes sāpīgākā punkta, tās bīstamās atkrituma izgāstuves jautājumu, kurš ir palaists novārtā. Esam aktualizējuši to būvniecības jautājumu, ceļu, infrastruktūras jautājumus. Mēs esam sadarbību veidojuši ar komunālajiem dienestiem, kur viņi savus remontus, kad veic arī paziņo kādreiz, jo bieži vien bija tā, ka no rīta skaties, ūdens nav, elektrība nav, neviens nezin, kad būs, bet tagad ir tā lēnām sadarbība veidojās, ka viņi ziņo. Un ļoti pozitīvi, ļoti ātri un ļoti draudzīgi, kas ir ļoti priecējoši, ka tā var būt, jo līdz šim viss bija tādā katrs par sevi. Jā, ir vēl daudz aktuālu jautājumu, kurus mēs turpinām un risinām. Ir gaismas jautājumi, apgaismas jautājumi ielās, līnijās, kur līdz galam nav apgaisme. Pozitīvi atrisināti ir jautājumi 2. un 3. līnijā ar asfaltu. Bet luksofors. 3. līnijā ir luksofors, cilvēki tagad var izbraukt, bet tur atkal ir cits problēmas, ka viņš pilgi deg sarkans vai zaļš, bet to mēs arī risinām, lai mēs zinātu. Aicināsim šeit atbildīgos dienestus arī pa luksoforiem, lai stāsta, cik ilgi sarkanajam naktī jādeg uz ielas, lai var neaizturēt plūsmu. Un kā 6. līnijā pāriet ielu droši. Jā.
Nu, ko es aicinātu? Es aicinātu cilvēkus braukt prātīgi pa līnijām. Tomēr ir apdzīvot vieta, suņi, bērni, kaķi, mammas, tēti staigā un ievērosim paši savu ātrumu, atļautu ātrumu. Un līnijās jau nav domāts, lai tur parādītu, cik katram mašīnā spidometrā var. Un es aicinātu gājējus tomēr padomāt par atstarotājiem. Jo tas arī palīdzēs gan autovadītājiem, gan arī pašam gājējam. Nu, un līdz ar to, ka mēs esam ļoti daudz un mums ļoti grūti ir tā komunikācija un visas aktualitātes tā raiti pastāstīt, paziņot un saņemt atgriezenisko saiti no mūsu biedriem, esam nolēmuši taisīt šādus video raidījumus. Nebaidīsimies šī vārda. Kā viens no aktuālākajiem jautājumiem ir šobrīd šī raidījuma nosaukums. Mums ir vairāk varianti šim raidījumam, un mēs viņus apkoposim un dosim biedriem iespēju nobalsot par labāko variantu šim raidījumam. Un šis nosaukums tad būs mums tā kā nosaukums. Raidījumā, kuru mēs plānojam reizi 2 nedēļās filmēt, runāsim par aktuāliem jautājumiem primāri jau apkaimē pašā, kur mums ir dažādi jautājumi rodās katru dienu, nedēļu, un ir tiešām aktuāli jautājumi, kuru risināšanai prasa iesaistīties diezgan padziļināti. Jo iedzīvotāju skaits aug, mājas būvējās nemitīgi. Un to jautājumu kļūst arvien vairāk un arvien aktuālāki. Un jaunie iedzīvotāji arī grib zināt, kas un kā pie mums notiek. Jā. Tātad raidījumā apskatīsim aktualitātes apkaimē. Tāpat arī sāksim padziļināt, apskatīt jautājumus, kas notiek Jelgavā, jo bez Jelgavas apkaime tomēr nevar. Un apkaime nevar. Jelgava nevar bez apkaimes, un apkaime nevar bez Jelgavas. Izskatīsim iedzīvotāju jautājumus, sūdzības, aktualitātes. Aicināsim pie sevis ciemos uz raidījumu atbildīgo dienestu, atbildīgos speciālistus. Pārstāvis, jā. Jā. Vai tā būtu pilsētas saimniecības vadība, ūdensvada vadība vai jebkurš, kurš būs atbildīgs par kādu aktuālu jautājumu, aicināsim. Tad skatīsimies. Var nākt, atnāks, neatnāks, bet šāda komunikācija ir plānota. Tāpat šis ir vēlēšana gads. Jā. Šis ir vēlēšana gads, pašvaldību vēlēšanas, un aicināsim ciemos politisko partiju līderus, vadītājus, sarakstu līderus, aktīvistus, kuri varētu mums pastāstīt savas partijas, politiskās partijas redzējumu, kādu viņi piedāvā mūsu vēlētājiem, pilsētas iedzīvotājiem, attiecībā gan pret pilsētas attīstību, gan pret apkaimju attīstību, infrastruktūru un dažādām pilsētas aktuāliem jautājumiem. Uzrunāsim, aicināsim, tad skatīsimies, kuri ir drosmīgi, kuri var nākt, izstāstīt savu piedāvājumu, lai vēlētājs var izdarīt savas izvēles. Taču, lai zinātu, kas notiek arī pie mums apkaimē, mēs aicināsim cilvēkus, kas ir aktīvi tieši apkaimē. Gan uzņēmējus, gan aicinām arī biedrus, aicinām iedzīvotājus droši nākt un kopā ar mums šeit piedalīties diskusijās un izteikt savu viedokli. Jā, viens no raidījuma rubrikas arī viena sadaļa būs par mūsu uzņēmējiem, kas apkaimē ir lielā skaitā, ko mēs viens otrs pat nepazīstam, nezinām, kas notiek apkaimē, bet ticiet man, tur ir daudz, kas tur ir mājražotāji, ir ražotāji, pakalpojumu sniedzēji un tik daudz, ka es domāju, ka apkaime varētu būt pat diezgan pašpietiekama. Jā, mēs vēl par to nezinām, cik.
Un šajā sakrā mums ir brīnišķīgi 2 čati. WhatsApp čatu grupas. Viena ir tieši biedriem Jelgavas līnijas, taču otra ir labas lietas līnijās, kurās var pievienoties jebkurš pēc būtības. Un tur tad arī viss mūsu ikdiena gan ar ražotājiem, gan ar problēmām, gan ar pazudušiem suņiem, kaķiem arī risinās. Tā ir ļoti interesanta grupa. Aicinām cilvēkus apmeklēt mūsu sociālos tīklus, internetā un mājaslapu. Mājaslapā arī ir sadaļa, kurā var iestāties mūsu biedrībā, jo mēs būsim vairāk, jo mēs būsim lielāki un stiprāki. Aicinām izteikt viedokli, idejas par šī raidījuma iekļaujamām tēmām. Un droši nākt un darboties. Jā, droši nākt un darboties. Jo kopā mēs varam izdarīt lielas lietas. Kopā ir spēks.